Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Tu zaļosi un būsi auglīgs. Šodienas rakstu vieta. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. 1. psalms, 3. pants. Šodienas pārdomas. Reiz vēlā rudenī, kad piemājas zālājā zaļos toņus bija pārņēmušas brūnās un pelēcīgās krāsas, es ieraudzīju vientuļu skaistu ziedu, kas bija uzziedējis neskatoties uz apkārtējiem apstākļiem. Zieds bija saulaini dzeltens un pilnīgi atšķirīgs no visa, kas bija ap to. Prātā ienāca 1. psalms, jo patiesi tieši to Dievs mums ir paredzējis – zaļot un ziedēt neatkarīgi no vietas un apstākļiem. Apzinies, lai arī kādā sezonā tu atrodies, Dievam ir plāns, kā likt tev ziedēt un būt auglīgam. Pārtrauc skatīties uz apkārtējiem apstākļiem, pārtrauc klausīties sliktās ziņas, apņemies pirmajā vietā likt Dieva ziņas, Dieva vārdu. Apņemies noskaidrot un sekot viņa apsolījumiem tavai dzīvei, un es tev garantēju, ka visai drīz tu ieraudzīsi, kā Dieva svētība ieplūdīs tavā dzīvē, un tu zaļosi un būsi auglīgs, neskatoties uz apstākļiem. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka māci mani pilnībā paļauties uz tevi. Es izvēlos pārdomāt tavu vārdu un pateicos, ka tu dod man tādu žēlastību, ka viss, ko es daru, man labi izdodas. Jēzus vārdā. Āmen.